Labdien! Šīs video lekcijas mērķis ir parādīt, kā ātri un vienkārši var izveidot gan parasto, gan īpašo recepti. E-receptes veidošana notiek informācijas sistēmā ārsta birojs, kas šobrīd ir arī atvērts uz ekrāna. Recepts tiek veidots pacienta kartiņā, pilnē e-veselības dokumenti. Lai atvērtu pacienta kartiņu, ārsta birojā augšējā kreisajā stūrī mēs ievadām pacienta personas kodu, kuram vēlamies izrakstīt recepti. Šīs lekcijas ietvaros lietošu testu pacientu. Tātad sākam ar to, kad ievadam personas kodu. Un nospiežam taustiņu Enter vai ar peles kursoru nospiežam uz lupas. Tātad ir mums atvērusies pacienta kartiņa, un iekš pacienta kartiņas mums ir jāatrod cilne, jeb tabs, kas saucās e-veselības dokumenti. Klikšķinam virsū. Lūk. Tad, kad mums ir atvēries tabs e-veselības dokumenti, šajā vietā sistēmā mēs varam redzēt visas receptes un darba nespējas lapas, kas konkrētajam pacientam ir izveidots. Šim konkrētam pacientam var redzēt, ka tās ir vairākas un visas ir kļūdaini izveidotas. Šajā vietā var tātad apskatīties visas receptes, kas pacientam ir kādreiz veidotas. Lai izveidot jaunu recepti, apakšā pa vidu logam mums ir tāda zila poga, plusiņš rakstīts jauns dokuments, tātad klikšķinam uz tās, un ar peles dubult klikšķi apstiprinām, ka vēlamies izveidot recepti. Atvers mums receptes aizpildīšanas formu. Sāksim ar to, kad aizpildīsim receptes veidlapas sēriju un numuru. Tātad ievadam sēriju, tā mums ir GK un numurs 1, 2, 3. Pēc noklusējuma receptes tips mums ir parastā recepte. Un savukārt, ja nepieciešams, to var nomainīt klikšķinot šeit uz īpašo recepti. Tātad sēriju mēs norādījām. Pacients mums jau ir, ārsts, kurš recepti izraksta, arī mums ir. Un tālāk pēc vajadzības, ja nepieciešams, var norādīt diagnozi, taču parastajai receptē diagnozi norādīt nav obligāti. Līdz ar to ķersimies uzreiz klāt pie ārstniecības līdzekļa jeb medikamentu ievadīšanas. Šoreiz mācību nolūkos mēģināsim ievadīt ibumetīnu. Tātad redzam, ka sākam rakstīt, un klasifikators mums uzreiz piedāvā vairākas izvēles. Tātad izvēlamies ibumetīnu 200 aplokotās tabletes, līdz ko izvēlējāmies medikamentu, apakšā lauks zāļu formu mums jau aizpildījās automātiski. Tālāk mums ir jānorāda, cik daudz mēs izrakstam šīs te zāles. Tātad ieklikšķinām laukā daudzums, es rakstīšu vienu oriģinālu. Tātad ieliekam 1, laukā, kur ir daudzums, kur ir oriģināli, tur ir arī citas iespējas. Ja nepieciešams, var norādīt arī daudzumu vienībās. Šis ir noderīgi tādos gadījumos, kad izrakstam pacientam kaut kādu īpašu skaitu ar tabletēm, vai arī izrakstam kaut kādas ampulas, tad mēs varam to daudzumu norādīt vienībās. Lūk, alternatīvu var arī norādīt gramos, mililitros. Lūk. Tad izvēlamies vienu oriģinālu, un kursa ilgums mums būs 10 dienas. Tālāk mums ir jānorāda, kā šo medikamentu lietot. Mēs viņu lietosim pa 2 tabletēm ēšanas laikā 2 reizes dienā. Un visbeidzot, ir jānorāda receptes derīguma termiņš. Šeit ir jāieliek tikai ķeksis pie datuma, un sistēma automātiski uzliek korektu receptes derīguma termiņu. Principā tas arī ir viss. Šajā brīdī, tad, kad recepte ir aizpildīta, ārsta birojas piedāvā arī šo recepti saglabāt kā šablonu, jeb kā sagatavu. Sagatavas ir ļoti ērtas tādos gadījumos, ja viens konkrēts medikaments tiek izrakstīts vairākiem pacientiem, vai arī vienam un tam pašam pacientam regulāri. Tātad, lai saglabātu jaunu šablonu,
Apakšā kreisajā stūrī mums ir tāda plusiņš poga, spiežam uz tās, pievienot kā sagatava, norādam, kā mēs nosauksim viņu. Tipiski sagatavas nosauc pēc medikamenta, piemēram, ibumetīna 200 mg tabletes. Un šādā veidā tad ir ērti redzēt, kas tas ir par medikamentu. Saglabājam viņu. Būtiski ir tas, ja jūs vēlaties kādu medikamentu saglabāt kā sagatavi, tad šī saglabāšana ir jāveic pirms mēs recepti apstiprinām, jo receptes apstiprināšana ir pēdējais solis. Tātad šablonu mēs saglabājām, tālāk liekam fizisko papīra recepti iekšā printerī un spiežam saglabāt. Lūk. Un tālāk, lai recepti izdrukātu, ar peles labo taustiņu nospiežam uz pogas apstiprināt un redzam, ka šeit apakšā ir izvēle apstiprināt un drukāt. Tad nospiežam šo te pogu. Tiek izdrukāta recepte un vienlaikus tiek arī recepte aizsūtīta uz Nacionālo e-veselību. Tātad redzam, ka šī ir mūsu tikko izveidotā recepte. Un receptē šeit sistēma mums jau uzreiz rāda, ka kaut kas nav korekti. Kolonā ārējais status, ja ar peles kursoru mēs uzejam uz šīs te izsaukuma zīmes oranžās, tad sistēma mums pasaka, kāda veida kļūda tā ir. Šeit mums ir paziņojums, ka norādītā persona nav atrodama ārstniecības personas reģistrā. Bet, ja jūs izrakstīsiet kā certificēts ārsts šo te recepti, tad šādam te paziņojumam rādīties nevajadzētu. Katrā ziņā faktors, kas liecina par to, ka recepti ir korekti aizpildīti un ir izgūts šis te identifikācijas numurs no Nacionālās e-veselības, ir šis te lauks, kolona ārējais identifikators. Ja recepti ir aizpildīti korekti, tad principā pāris sekundžu laikā pēc pogas apstiprināt nospiešanas šī te kolona aizpildās un Nacionālā e-veselība piešķir identifikācijas numuru konkrētai receptei, un tā ir pareizi aizpildīta. Tas arī ir viss par parasto recepti. Paldies!